Tātad sākam bonus uzdevumus. Es visus uzdevumus esmu salādējis mazā repozitorijā, kur linku var atrast kaut kur zem šī video droši vien. Tātad sāksim ar to git clone. Man šis links jau bija iekopēts. Tā, un tā tad ejam uz folderīt uz šo repo cd.ckja. Un tad visus uzdevumus turēsim šajā tabā. Lūk, būs pirmais uzdevums. Un tad otrā tabā pildīsim pašus uzdevumus pēc iespējas. Tātad šis uzdevums. Create a new Nginx ingress resource as follows. Iepriekš ingress resursi nekur nav parādījušies. Ar nosaukumu ping, īpašā namespace'ā, exposing service hello on path hello, using port 5678. Šobrīd mums tāda servisa nav, un arī neplānoju veidot, jo nezinu, kam tur aizmugurē precīzi jābūt. Varētu pārbaudīt availability, bet tā kā servis nav, tad tam lielas jēgas arī droši vien, ka nebūs. Tātad, kas teorētiski būtu jādara? Viens triks, ko dažreiz ir vērts pamēģināt, tātad ejam uz Kubernetes dokumentāciju un ingress hello. Un te ir šādi tādi piemēri, var gadīties atrast ideālu piemēru. Minikube, it kā nedarēs setup ingress un minikube with the Nginx ingress controller, bet kaut kāda example jau tur būs. Tad tiek izveidots webs, gan jau, ka no šī es varētu arī to servisu izveidot, bet es to nedarīšu. Tad lūk, ir create ingress, tātad izveidot manifestu from the following file, tātad mums ir kind ingress, tā ir nosaukums, anotācija, kas saka visu, tātad kas vispār ir ingress šai gadījumā, ka ja mēs uz vienu un to pašu portu sūtam dažādas, nevis komandas, bet pa dažādiem linkiem, dažādi linki, tie var tikt aizrūtēti uz dažādiem servisiem, uz pilnīgi pat savā starpā nesaistītām komponentēm. Šai gadījumā tātad viss, kas tiek sūtīts, kas tiek pieprasīts no rūta, tiek ieliktas rūtas, rules, pat host ir, un tad te ir ceļš, viss no rūta, tiek aizsūtīts uz servisu ar nosaukumu web un uz portu 8080. Lūk tā. Pēc šī te droši vien, ka varētu uzbūvēt tādu manifestu, kā vajag priekš uzdevuma. Bet īstenībā ir vēl vienkāršāks paņēmiens. Tātad, ko mēs varētu darīt? Create ingress. Un paskatāmies, vai te eksistē help sadaļa. Protams, ka te eksistē. Tā, kur pazudu mans command lines, laikam jau šī te zoom. Ok, es ceru, ka joprojām var redzēt. Aha. Lūk, create ingress. Un ko mēs zinām? Mēs zinām, ka nosaukums tā. Labi, darīsim tepat. Tātad vajadzīgais nosaukums bija name ping. Ok, tātad ingresa nosaukums ping.
ping. Tālāk, ko mēs redzam, create a single ingress that directs, tā. Un tātad catch all ingress of path un pointing to service. Lūk, piemērs. Ingress catch all, class, other ingress klase mums nav nekur norādīta. Mēs zinām, ka mums vajag pašu šo rūtu norādīt. Copy. Te ir dažādi veidi, ko var, ko nevar izdarīt, bet ar šo vajadzētu būt pietiekami. Labi, ok, neaizmirsīsim, ka tur bija namespace norādīts. Ing something, ing internal, ok, darīsim korekti. Ing internal, paste. Tad mums ir rule. Tātad ceļš, ja nemaldos, hello. Tātad, lūk, no ceļa hello, un pēc tam, izmantojot servisa portu 5, 6, 7, 8, un servisa nosaukums ir hello. Tātad, hello uz hello. Hello, ceļš. Kaut kas te. Nu, tomēr killer kodā ir tāds drusku buggy laikam. Tūlis vismaz kodām kopēšanām 5, 6, 7, 8, tā bija pareizi. 5, 6, 7, 8, lūk. Un tam ir priekš šādas vienkāršas konfigurācijas jābūt pietiekam. Protams, ka neizveidojās man šis resurs, jo namespace nav. Nu, for the sake of example, uztaisīsim šādu namespace. Ing internal. Un palaižam vēlreiz. Lūk, pats kaut arī serviss neeksistē, resurss ir izveidots, jo laikam jau te tādas loģikas aizmugurē ir maz, notiek rotēšana un rezultāts īsti netiek pārbaudīts no ingress puses. Pamēģinam describe, paskatāmies, ko izveidojām. Namespace ing internal, ingress ar nosaukumu ping. Un skatāmies, tātad namespace, ingress klases nav, tātad defaultā no ceļa, no visiem hostiem, no ceļa hello, backends, tātad sūtīt uz. Un lūk, endpoints not found. Tātad šādā veidā arī pat varētu pārbaudīt, vai ir pareiza konfigurācija vai nav. Viss, good luck!